Sveiki, draugi! Gribēju parunāt par tādu lietu kā slimība. Kas ir slimība? Palielā tā mēģināt saprast. Tātad, kas ir slims cilvēks? Slims cilvēks ir tāds, kuram ir kaut kāda novirze no normas, no vesela cilvēka. Ja? Vienalga, vai tās ir iesnas, puņķi, klepus, līdz neārstējamām slimībām, ja? Kā audzēji un tā tālāk, ko pat mūsdienu medicīna ja, nevar izārstēt. Sūta cilvēku mājās nomirt, saka, ka viss ir kaputa, dodies jau skatīt savu zārku. Tā kā tādā veidā. Un šeit ir tā, kad slims cilvēks mūsu sistēmā, visa sistēmā kā tādā pasaules, tas ja, gulstās slimnīcā, kur pats vārds jau nozīmē, slims, slimnieks, slimnīca, ja, tātad slimo novietnē, un mūsdienu medicīna nav ieinteresēta faktiski, lai izārstētu cilvēks, ja, tātad faktiski kaut kādā veidā tur slimus, ja, pusslimus, lai nebūtu izārstēts, jo pat pašas slimības vispār kā tādas problēmas ir iekšā zemapziņā, tātad cilvēka emocijās, tas dzīves apstākļos, kādos dzīvo, virzās nepareizā virzienā, nepareizu dzīvesveidu ved un tā tālāk. Un tad ķermenis dažādos veidos signalizē, kad klausies cilvēku, tu nepareizi taču kaut ko dari. Tas kā mašīnai check engine lampiņa iedegās un ķermenis signalizē. Nav riktīgi kaut kas, ja. Tātad tas tāpat kā novirz no normas, liekais svars cilvēkiem, ja. Tas arī tas signāls ir, ka kaut kas tiek nepareizi darīts. Ja. Un tādā veidā. Tas arī viss ar emocijām saistīts, ja, ar to, kad tātad kaut kādas emocijas cilvēks vēlās apslāpēt, un to dara pastiprināt ēdot, ja, uzņemot cukuru. Jebkura slimība, tas ir iekšā cilvēkā, emocijās, galvā, ja, un tātad, kas ir labā ziņa, ka hipnoterapija tātad ar to tiek galā un var izārstēt cilvēku. Tātad, atvainojos, pat ne izārstēt, dziedināt, ja. Tātad tā ir dziedināšana, ārstēšana notiek slimnīcās, pārteicos, sorry. Tā kā tādā veidā. Un vienkārši jums zināšanai, kad visas faktiski slimības hipnoterapija ir spējīga izārstēt. Bet, protams, tas ir zināšanai. Tas nav obligāti, var doties pie mūsdienu medicīnas ārstiem, ja, uzticēties tiem un tā tālāk. Tā kā man pašam, pieņemsim, tika atklāts audzējs, labdabīgs tipa lejomioma, kaut kā saucās laikam, ja. Un es nezināju tad vēl par hipnoterapiju, tas bija pagājuši gadu, tātad, vairāk kā gadu atpakaļ, ja, maijā, kad viņš atklājās jau, kad viņš ātrāk jau bija aizmeties jau, un tā tālāk. Un tātad nezinot par hipnoterapiju, tad slimnīcā, tad, kad es gulēju jau gatavs likties zem naža apakšā, un davai, štrunca 5, ja, griezīs laukā, tad es uzzināju par hipnoterapiju, sāku to apgūt, ja, un tad uzzināju. Tātad pašam ir piemiņa, tagad tāda rēta, kas ir diezgan pagara, un tad caur turieni tika iekšā pie barības vada, kaut kur tur pretī, kaut kur šeit, tur kaut kur izgrieza laukā, nezinu, un karočam tādā veidā. Un tagad ir sagriezti nervi tur, un, protams, pašam par to jāatbild, pats gulo zem nazi, bet, īsti nezināju, kad ir tāda hipnoterapija,
kas to var palīdzēt tātad izārstēt, strādājot tātad ar sevi, ar savām emocijām un to, kas visu to apspiež. Tā kā, pieņemsim, katrs audzējs, katrā ķermeņa daļā, tas nozīmē par kaut kādām emocijām, kas cilvēkam tad sēž iekšā. Nu, manā gadījumā tas ir tātad barības acs, un barības acs norāda uz to, kad nevar, es neteikšu, kas tas ir, ja, bet kad es nevarēju kaut ko sagremot, ja, tas ir tā kā norīt pa lielam, nu, kaut kādi pārmetumi, aizvainojumi, nu, tā dažādi varbūt, ja, ko cilvēks nevar sagremot, nevar kādam piedot kaut ko, ja, tas, nu, tā tas ir domāts. Un tātad, jā, un tad viņš tā sāk augt. Katrā ziņā, ja nebūtu sastaps hipnoterapija, visticamāk jau būtu zem zemes pats. Nu, tāds pēc tiem progresiem, kā man viss tur attīstījās un cik slikti viss bija, tad noteikti būtu zem zemes. Tātad tādā veidā. Vēl tātad tas ir ārstējams un to visu hipnoterapiju var palīdzēt izārstēt. Tā kā, ja, nu, kurš grib, var meklēt, rakt, katra slimība tātad ārstējama. Vēl ko gribu piebilst tātad pār slimībām, kas ir svarīgi. Tāda štele kā bērniņi, tie, kas ir slimi, viņi ir slimi tāpēc, kad vaina ir māmiņās pašās. Māmiņām neapzinoties, viņa emocijas tiek nodotas bērniņiem, un tās slimības parādās tiem bērniņiem. Tas atkal ir, lai māmiņas neuzsprāgst, tās, kuras to neapzinās. Ir noteikti, kas apzinās. Tāpat arī bērniņu pat invaliditāte, neapņemos teikt visos gadījumos, bet arī, protams, tur ir jāskatās tie vecāki, kuri grib tātad palīdzēt saviem bērniņiem, ja, izārstēt, nu, dziedināties, ja, atvainojos atkal, dziedināties, kur tiešām to vēlās. Tie var paskatīties un pameklēt to informāciju vairāk, bet, protams, tie, kuri vēlās. Un gan bieži gadās tā, kad tie vecāki nevēlās nemaz to, lai viņu tie bērni izveseļotos. Tas ir iekšā sēž tāds, kad dažādas programmas, uzstādījumi tiem vecākiem un, nu, kā piemērs, upuru loma. Viņi grib būt upuru lomā, lai viņus žēlo, lai viņus tātad kāds tā kā pamierina, atbalsta, un tas iekšā zemapziņā ir, ja. To var arī vecāks neapzināties, un tādā veidā tas notiekās. Un tas ir caur māmiņu nonāk. Arī vēl tāda lieta, kā tie bērniņi, kuri ir priekšlaicīgi dzimuši, ja, tie arī tātad, kuri jau to zina, nu, kā pieauguši cilvēki, kuri jau to zina, tad diezgan droši var teikt, ka tie vecāki to bērniņu nav gribējuši. Ja? Un tas ir tāds, ka neapzināti māmiņa tā kā izspiež to bērniņu laukā no sevi. Viņa negribīja. Un, diemžēl, tas tā ir. Un kāds var iebilst, kāds var kādu mesties aizstāvēt. Tā taču nav, bet to zinās katra sieviete pati, kurai tā ir noticis. Un tātad arī viens no priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem dzīvē ir dažādas likstas, dažādas neveiksmes un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, protams, atkal var paskatīties, kādam jau varbūt kādam veicās un dažādi dzīves apstākļi var sakritības būt, ja? Bet vienkārši tie, kuri zina, kad ir dzimuši priekšlaicīgi, var paskatīties, ja dzīvē neveicās,
neveicās, tas ir viens no tādiem iemesliem. Ja? Un tādā veidā. Tagad tā, nu vot, viena tāda versija zināšanai par slimībām, slimnīcām un hipnoterapiju un dziedināšanām. Tātad hipnoterapija tā ir dziedināšana, slimnīca, slims cilvēks, slimnīca, tā ir slimu cilvēku novietne un tā tālāk. Tā kā tā. Kaut kā tādā veidā. Tas tad zināšanai, kad ir tāda hipnoterapija, un tā var palīdzēt. Tā var palīdzēt dziedināt, patiešām dziedināt, ja? Atrast īsto problēmu, īsto cēloni, nevis tikai cīnīties ar sekām, bet atrast un novērst cēloni, kas ir zemapziņā iekšā, ko mēs neatceramies ar apziņu, kas ir noticies bērnībā, to, ko mēs faktiski neatceramies, ja? Nu, kas ir pirms mūsu apziņa ir noslēgusies. Un jā, tas tur viss iekšā sēž, kā datorā, cietajā diskā un glabājās un traucē mums attīstīties dažādos veidos. Ja? Un to var salabot. Hipnoterapija atrod tās problēmas, ja? Ar hipnozi tiek līdz zemapziņai, līdz tam aizslēgtām virtiņām atslēdz tās, ja? Un izlabotās situācijas, kas tur dēļ kā ir radušās tās problēmas, emocijas, negatīvās pārliecības, bloki, uzstādījumi. Un tā tad tas tiek novērsts. Ja? Un tā kā, jā, jums zināšanai, ja, var apdomāties par tādām lietām, un kurš nu vēlās tikt dziedināts, var doties pie hipnoterapeita, pie hipnoterapeitiem, citiem vienalga, nav jau obligāti pie manis, un zināšanai vienkārši, ka tas tā darbojās, un to var izārstēt. Ja? Un dziedināt, atvainojos atkal, jo cik pašam pieliks tāds ir, bet nu nekas, kaut kā tā. Tā kā tādā veidā, draugi. Un ko vēl? Jā, nu viss. Novēlu visiem latviešiem būt veseliem, izdziedinātiem un zināt, kad ir iespējas tātad salabot, dziedināt cēloņus, nevis cīnīties ar sekām. Ja? Un tāds. Nu lūk, tagad jūs to zināsiet. Un kuri zināja, kuri ne, tā kā var vērsties pie manis arī, atbildēšu uz jautājumiem, skatīšos, vai katram var palīdzēt, un kuram var palīdzēt, kuram nevar palīdzēt, kādu padomu sniegt vai kaut kā tā. Nu, tā kā tā pagaidām. Labi, čau!